Sveicināti jaunieši un vecāki! Šodienas epizodē sāksim iet cauri 2025. gada 9. klases matemātikas eksāmenam. Un šodienas epizodē mūs sagaida pakāpes, apaļošana un dažādas algebriskas darbības. Ko tur daudz? Ķersimies klāt! Pirmais uzdevums – aprēķini. Skatāmies pirmo punktu. Tātad 5 trešajā pakāpē. Tātad tas nozīmē, ka mums savā starpā jāsareizina 3 reizes piecinieks. Tātad 5 reiz 5 reiz 5. Tātad pirmais 5 reiz 5 ir 25 un 25 reiz 5 – 125. Skatāmies nākošo punktu. Nākošajā punktā mums ir 9 mīnus otrajā pakāpē. Tātad visbiežākā kļūda, ko cilvēki jaunieši raksta, ir mīnus 81, bet tas nav pareizi. Mums ir jāapskatās formula lapā. Formula, kurā ir dots a mīnus n-tajā, ir tas pats, kas 1 dalīts ar a n-tajā. Šajā gadījumā a burts mums ir 9, mīnus n-tajā ir mīnus 2, un a n-tajā būs 9 otrajā. Tas iztīdos šādi. Tātad 1 dalīts ar 9 otrajā pakāpē. Mums atliek tikai izkāpināt 9 otrajā pakāpē, un mēs iegūstam 1/81. Lūk, ejam tālāk pie nākošā piemēra. Nākošajā piemērā mums ir decimāla daļa, kas kāpināta kvadrātā. Tātad 0,3 kāpināts kvadrātā. Šajā gadījumā atkal uzrakstīšu 0,3 reiz 0,3, lai vieglāk rēķināt. Un tagad skatāmies. Biežākā kļūda, ko jaunieši pieļauj, ir uzrakstīt 0,9. Trīniekus savā starpā sareizina, bet netiek galā ar cipariem aiz komata. Šajā gadījumā skatāmies. Tātad visu pirms 3 reiz 3 tas ir 9, tā ir taisnība. Bet tā kā katrs no reizinātājiem dod pa vienam ciparam aiz komata, gala rezultātā jābūt 2 cipariem aiz komata. Un tad mēs liekam 0,0. 0,09. Šāda izstāsta pareizā atbilde. Otrais uzdevums. Nopaļojot skaitli 36,74 līdz desmitdaļām iegūst 4 atbilžu varianti. 36, 36,7, 36,8 vai 37. Tad šajā uzdevumā mums ir jāsaprot, kur atrodas desmitdaļa un kā tad mēs varam nopaļot. Tātad desmitdaļa atrodas uzreiz aiz komata, jeb tas ir septītnieks. Bet mums jāņem vērā arī simtdaļas, kas ir četrinieks, jo simtdaļa pastāsta to, vai desmitdaļa apaļosies uz augšu, vai paliks tāda pati kā bijusi. Un šajā piemērā mums ir dots 36,74. Skatāmies, simtdaļa ir mazāka par 5, tāpēc skaitlis 7 paliek tāds pats, kāds bija, un gala rezultāts ir 36,7. Pareizā atbilde B, bet ja nu gadījumā jums situācija, kad jums būtu dots 36,75, šajā gadījumā simtdaļa ir 5, un tas nozīmē, ka skaitlis 7 apaļojas uz augšu, jeb šo 36,8. Bet jebkurā gadījumā šajā uzdevumā pareizā atbilde ir B, 36,7. Trešais uzdevums. Izpildi darbības. Skatāmies pirmo piemēru. Tātad x 8 reiz x 2. Šajā gadījumā mums ir jāsareizina 2 pakāpes. Bāzes x un x ir vienādas, tātad mēs varam kāpinātājus saskaitīt. Tātad 8 plus 2 jeb šo x 10. Skatāmies tālāk nākošo piemēru. 3 reiz iekavās a mīnus 6. Šajā gadījumā trīnieks reizina katru iekavās esošo locekli. Tātad 3 reiz a ir 3a mīnus 6 reiz 3 18. Tātad 3a mīnus 18. Skatāmies tālāk trešo piemēru. Tātad iekavās 4 plus b kvadrātā. Šajā gadījumā ir vairāki varianti, kā šo var risināt, bet es izmantošu saīsinātās reizināšanas formulu, kur es uzrakstīšu augšā. Tātad a plus b kvadrātā ir vienāds ar a kvadrātā plus 2ab plus b kvadrātā.
Tagad skatāmies. A man ir četrnieks, tātad pirmais rakstu četrnieks kvadrātā. Plus A2 AB, tātad rakstu 2 reiz A, kas ir četrnieks, B, kas ir kā B, 4B, tātad 2 reiz 4 reiz B, plus B kvadrātā. B ir kā B, tāpēc, ka pavisam viegli ir B kvadrātā. Mums atliek vidējo locekli un pirmo locekli vēl izkāpināt. Tātad 4 kvadrātā 16, 2 reiz 4B ir plus 8B un plus B kvadrātā. Un piemērs izpildīts. Skatāmies pēdējo piemēru. Pēdējā piemērā ir dots 2 nevienādu iekavu reizinājums un vēl starpība mīnus 3C. Šajā gadījumā, lai veiksmīgi sareizinātu šīs divas iekavas, iesim visu pēc kārtas. Tātad vispirms 2C reizinās ar 5, rakstu 2C reiz 5, tas ir 10C, pēc tam 2C reizinās ar C, kas ir plus 2C kvadrātā, un mīnus 3 reizinās ar 5, kas ir mīnus 15, un mīnus 3 reizinās ar C, kas ir mīnus 3C. Un galā mēs vēl pieliekam šo te mīnus 3C locekli, mīnus 3C. Nākošais solis, kas mums ir jāizdara, jāsavelk līdzīgie locekļi. Mums ir 10C, mīnus 3C un mīnus 3C. Šajā gadījumā 10C, mīnus 3C un mīnus 3C pāri paliek 4C plus 2C kvadrātā mīnus 15. Lūk, un uzdevums izpildīts. 4. uzdevums. Izpildi darbības. Skatāmies pirmo punktu. Pirmajā punktā mums ir dots kvadrātsakne no 64. Tātad kvadrātsakne pēc savas būtības atgriež skaitli, kurš ir bijis kāpināts kvadrātā. Jeb šajā gadījumā mums ir jādomā, kurš skaitlis kvadrātā ir 64. Un šajā gadījumā tas ir astotnieks. Lūk, ejam tālāk pie nākošā piemēra. Tātad nākošajā piemērā ir dotas 2 vienādas kvadrātsaknes. Tātad kvadrātsakne no 3 plus kvadrātsakne no 3. Un tipiskākā kļūda, ko pieļauj, ir uzrakstot kvadrātsakne no 6. Šajā gadījumā mums ir dotas 2 vienādas saknes, un mēs saskaitām šo sakņu koeficientus. Jeb šeit priekšā ir tādi vieninieki, kurus neraksta, un mēs šos vieniniekus saskaitām un iegūstam 2 kvadrātsaknes no 3. Lūk, ejam tālāk. Tālāk mums ir dots viena puse no kvadrātsakne no 2. Šajā gadījumā mums ir 4 atbilžu varianti. Tas ir 1, tas ir 2, sakne no 2 dalīts uz 2, vai 2 dalīts ar kvadrātsakni no 2. Šajā gadījumā mums jāņem vērā šis vārdiņš no, jo šis vārdiņš no pārvēršas par reizinājuma zīmi. Un mēs iegūstam vienu pusi reiz kvadrātsakne no 2. Un ņemot vērā daļu īpašības, šī kvadrātsakne no 2 aiziet kā reizinātājs augšējam skaitlim. Tātad mēs iegūstam kvadrātsakne no 2 dalīts uz 2, jeb C atbilde. Lūk, uzdevums izpildīts. Esam izgājuši cauri no 1. līdz 4. uzdevumam no 9. klases matemātikas eksāmena. Ja jums patika mans skaidrošanas un mācīšanas stils, droši sekojiet un laikojiet, un ja vēlaties ar mani darboties individuāli vai grupu nodarbībās, droši rakstiet. Visādi citādi tiekamies ar jums nākamajā epizodē. Atā!